Hei! Es esmu Vinnijs Pūks! Es joprojām dzīvoju pie vecās mammas, kura mūžīgi uz pannas cep putru mannas, un vakarā, kad izrāpjos no vannas, liekos gultā iekšā, medus pods priekšā, tad omielo savā bibliopu lauktā, kur tūkstošiem grāmatu secībā jauktā, šī uzacīm rautām un spriekumu sejā, klupšus Kristus lec ar ducīti lejā, omčiks nu var vislielāko vaļā, un sāk močīt johait balsību salā! Reiz dzīvoja vilciens, kurš vadāja pasakas, priecīgas, bēdīgas, jautras un šizīgas. Nu, ko lai es jums saku, es esmu par švaku, lai pateiktu, cik skaļi tas bānis gāja briku braku. Ciku, caku, caku, šuju, lele, jaku, johai. Nogāja pa citas dziesmas taku, var sakot, vilcienam bija entie vagoni. Katrā varēja sastapt kādas pasakas varoni. Visapkārt muģēja biļetes un caurumaini taloni. Pāris vagonos pat bija skaistumkopšanas saloni. Bija katra loga plīvo 17 baloni. Vidējais patēriņš kādi 90 galoni. Nu jums ir skaidrs, cik daudz tur bija vagoni. Nu ne jau tūkstoši, bet vairāki miljoni. Un tagad kāda totāli svarīga lieta. Es bīstos, ka pienākusi piedziedājuma vieta. Pasaki man un tev. Ko tad? Pasaku. Jā, bet cik lai es pasaku? Izstāsti vienu Vilcienu. Veseliem vagoniem pasaku. Pasaki man un tev. Nu ko tad? Pasaku. Bet cik lai es pasaku? Izstāsti vienu Vilcienu. Veseliem vagoniem pasaku. Hei, pirmajā vagonā dzīvoja Enzo. Kas es pa Enzo? Nu labi, mednieks. Otrajā kaut kāds nenormāls zaķis. Jā, un ar 7 ausīm. Muti. Ceturtais vagons bija pilns līdz malām. Smilšu čupa ar izdobtām alām. Nezinu, vai tāds vispār tiks līdz galām. Tur dzīvoja rūķi no Puķu salām. Trešais un 9. vagons ir mans. Kas nāk tur iekšā, var dabūt pa dibans. 11. vagons bija pilns ar ežiem no mežiem, kas smaržo pēc ābolu dežiem. 101. bija kaut kas labs. Tur dzīvoja Lapsakas operu kapā, soprānā knapā, kamēr Vāgners ārprātā rotē kapā. Ko tad? Pasaku. Jā, bet cik lai es pasaku? Izstāsti vienu Vilcienu. Veseliem vagoniem pasaku. Pasaki man un tev. Nu ko tad? Pasaku. Bet cik lai es pasaku? Izstāsti vienu Vilcienu. Veseliem vagoniem pasaku. Nu tāds lūk stāsts par pasaku tēliem, par kosmosu, dzelzceļu un citiem zvēriem. Tas veltīts ir cilvēkiem, cilvēku bērniem, meitām un dēliem, vakariem vēliem. Tūlīt jūsu padevīgais kalps Vinnijs Pūks, neprasīts te lūgts, būs mežās padūks. Ņems medus podu priekšā un stūķēs tik iekšā. Labi, ņem savu podu, bet ābolus tu nedabūsi. Nu i nafig. Pasaki man un tev. Ko tad? Pasaku. Jā, bet cik lai es pasaku? Izstāsti vienu Vilcienu. Veseliem vagoniem pasaku. Pasaki man un tev. Nu ko tad? Pasaku. Bet cik lai es pasaku? Izstāsti vienu Vilcienu. Veseliem vagoniem pasaku.